Tu atkal esi. Nu, tik būs. No kuras stūra atkal nesīsies. Mīļo pistolīt, kur tā maizes rika. Pašai no mutes jātrautam pušķim rīklē jāiegrūž. Modri! Modri! Kur ir tavs rīkļu rāvējs? Labrīt, labrīt! Ko tu te bļausties? Modrs nav mājās. Aizved savu sunu sapotēt. Sapotēt? Nopotēt vajadzētu to zābaku plēsēju. Labrīt! Kad tad modrs man nopirks tos gumijniekus? Sola tik un sola, bet laikam jau solīts makā nekrīt. Man te jāstaigā kā nabadzei ar nogrieztiem stūmiem. Vai tu reku smukas kalašiņas? Vajadzēs man ar tiem saviem zābakiem šitāds nogriezt. Ne nu, Marija, tev arī kauna nav. Priecājies, ka nenosūtēji pilnvarotajiem. Būtu ne tikai zābaki jāpērk, bet arī sāpju nauda jāmaksā. O, ja, pa kādām sāpēm? Tev jau pašai ne skrambiņas nebija. Par sirdsāpēm. Mani gandrīz rieka ķēra, ka tas milzenis man nesals virsū. Kāds nu milzenis? Atkal tu te pārspīlē. Nu tāds krancīts jau tik vien ir. Būs, kā to līdā uzreiz. Tu jau man modri zini. Viņš ir godīgs cilvēks. Un tas jau ir viņa mīļais sunīts. Viņš ar tev to zābakus nopirks. Nu, klausies, nāc piesēdi. Pastāst, kas pagastā jauns. Nu, atvelc elpu. Man te suliņas ir. Nu, nāc, nodzeries. Nu, pastāst, kas pagastā jauns. Te, nav ierūguši, ka nedabūna ātras kājas. O, jā, tad jau es neskur jau būtu aizskrējusi. Nu, pastāsti. Labas gan. Nu, kas te var būt jauns pa vienu nakti? Vakar jau viss jaunums tev izstāstīja. Vai gan šodien tik viens? Nu, stāsti. Modris aizved savu suni potēt. Nu, jā, to tak es tevi izstāstīju. Un to tu taisies tagad pa visu pagastu nest? Ne, nu nekur jau tālu nenesīšu. Vienā galā palaidīšu un otrā galā gaidīšu, kas atnāks. Nē, nu, saki viens cilvēks. Es ar visu sirdi un dvēseli iedodu suliņas nodzerties, un tu man šitā, dod tu avīzi. Kādu avīzi? Reklāmas vieni, bet nu šī lasi. Lasi. Te jau neko lasīt, ne plīti iekurt. Nemaz māņa uz nagliņas, ko uzdūrt. Nu nekas, jāiet kartupeļu, ierakt, ķocīt tāds caurumiņš, ieklāšu, lai nebijas cauri. Bet tu man pasveicini to modri. Tu mani zini par tiem zābakiem. Es mierā nelikšos. Kā es tev teicu, ka būs, tā būs. Labrīt, Mildiņ! Kā tad šodien ar veselību? Vai tu varētu to manu māju un pie reizes arī Kāli pievaktēt? Oi, nezinu. Man tā pīle jāgan ir. Man jau vairs tikai viena vairs palikusi tikai. Vai tad tās 4 policija neatrada? Ja arī atrada, tad jau arī pats jau sen jau appēda. Viņš jau te neies krāmēties ar vienu vecedi. Un 4. reizi, kad zvanīja,
nemaz neatbrauc. Vajadzēja zvanīt uz kriminālu policiju pašam priekšniekam. Ei, nu tu te saproti, kurš te priekšnieks, kurš te kas? Vajadzēja zvanīt uz valsts policiju. Es jau labāk tepat mūsu višiņam tad zvanu. Viņš jau esot pus uz pusi. Nu, nav viņš valsts, viņš ir tepat vietējais pašvaldības. Nu, Ritiņ, tu man te galvu nejauc. Pašvaldības ir un valsts nav. Un vispār, cik tu tos poličus te sataisījuši? Nu, zini, tā nemaz neesmu skaitījusi. Ir valsts policija, ceļu policija, tad ir tā ekonomiskā policija, muitas policija, dzelzceļa un tepat mūsējais vietējais mišiņš. Un atceries, kādreiz bija tāda likumības policija, tā gan bija laba, to gan nevajadzēja nolikvidēt. Apžēliņ, cik to poliču sataisījuši? Un kur tad tam nabaga zaglītim tagad jāliekās? Policists, jāsaka, policists, kā tu tā jocīgi saki? Bija milicis, tagad policists. Tā es teicu un tā es teikšu. Un nav ko man te vecam cilvēkam mēlīt. Sāki, ka tik nesanāk nepatikšanas. Nu, es jau viņam tā nesaku. Tad jau es piedomāju. Vai kā laiks skrien, man arī Mildiņa jāskrien, bet tu uzmet lūdzu manai mājai acis. Tu zini, es tev parādā nepalikšu. Es taisos skapu revidēt, te es tev ko atlikšu. Man šodien tas kāls tāds jocīgs izskatās. Labi, ka tā purviena gar stūru aiztutēja. Vienīgi tas modris var viņu uz muļķībām pavilkt. Dzēn tik tās savus suliņas caur to elles skatu. Un mans kārlēns kā uzburts. Šitāds kaimiņš. Sērga, es tev saku, sērga. Sēta jātaisa sēta. Bet es nevaru to savu kārli iekustināt. Jā. Tu zini, modris nav mājās. Tā kā tu droši var iet uz darbu. Ko tā modris? Kā tā es nemaz neredzēju, ka viņš aizgāja? Nu, pat Marija Valentīnai stāstīja, ka esot aizvedis savu suni nopotēt. Apžēliņ, cik nežēlīgi. Nemaz negribas ticēt. Tops jau vienmēr viņam mutelā aizija. Zini? Šad tad paskatos pa logu ir nu gan mode, līst pie suņa suņu būdā. Vata ir tik traki? Vata tā Marija dzer viņu no mājas ārā, ka jālien pie suņa būdā gulēt. Nu, tas tops jau ir niknis. Es tev saku, krīt virsū visiem kā zvērs, bet modri ir mutelaiza. Tu zini, tas modris katru vakaru pirms gulētiešanas ielien būdā, nopīpē un ielien būdā pateikt sunim ar labu nakti. Ei, tu tā arī saka? Es taču nezinu, ko viņš saka. Ko tad viņš tur katru vakaru lien? Traks var palikt, pilnīgi traks. Un ko tad tā Marija? Un ko tad tā, kas tad šai? Ei, no viņiem tiec gudrs. Tāda liela suņa mīlestība, bet nu jāpotē nos. Bet lai potē, viņš manu rīžiku, manu sarkano naudas runcīti noplēsa. Va tik nevajadzētu kādiem dzīvnieku aizstāvjiem pazvanīt. Un tā purviene, tā taču visu mūžu līmēsies tam manam Kārlim klāt. Kā manis nav mājās, tā šī mūždien kaut kas pietrūkst. Un tad Kārlīti, kā tāda veca kaķene trinās virsū tam manam vīram. Kaut kas traks. Zini, savējo izdzīs, un tad ķersies klāt tavējam. Jā, sētu vajadzētu jums. Te taču ir nikni suņi, traki vīrieši un vēl tā Marija pa vidu. Ai, nemaz runāt negribas, spēj tik vaktēt. Jā, būtu labāk kādus putniņus turējuši. Oi, kur tā mana pīle jāiet skatīties? Aizkāpājos, man jāskrien. Šodien paša direktora nebūs. Man jākontrolē situācija, bet tu, Mildiņ, pakontrolē šeit. Un ja kāds zvani, es tev parādā nepalikšu. Noteikti.
Ej tik. Tā, kas te mums tur ir? Tur viss mierīgi. Tā, kas te mums te ir? Tā, Rita, to man nevajag. Policis, vai to ar man nevajag. Vanda, to man vajag. Kā tik tā Vanda nebūs kaut kur akā aizvandījusies. No, mīļā, kur tu esi? Nāc pēc avīzes. Es ar savu biti uz tavu teli nevaru zvanīt. Man nav zona. Ko? Tu jau nāc? Man ir ziņas. Nāku. Halo. Jau atnāc. Vai? Liec nost. Man nav zona. Es tev saku, liec nost to trūbu. Kas tev aizdedzies? Nekliedz. Nu, dedzis jau vēl nekas nav. Bet zini, drīz būs jādedzina. Kas jādedzina? Urviņus jādedzina. Urviņu modina esot trakumsērga. Un atceries, ka te tos gadus atpakaļ tā trakā lapas saplēsas ar tiem suņiem. Visus lika nolikvidēt. Un vetārs lika visas būdas nodedzināt. Kā, vai tad Purviņu modris traks? Nu, ka es tev saku, pilnīgi traks. Iedomājies, katru nakti lienot suņu būdā, sunim pateikta labunā. Nu, tad jau iznāk, ka traks. Rita tikko teica, viņa jau vienā sētā dzīvo, viņa jau zina. Nu, ko tu pūt lien suņu būdā? Kaut gan man jau visu mūžu viņš likās tāds pustraks. Bet nu nevar būt, ka pavisam traks. Traks šuņus jāšāja nost. Bet cilvēks taču nelikvidē. Nu tu tagad sazini, kādi tie tagad likumi šodien. Es arī nezinu, bet nav dzirdēts. Klausies, vajag pazvanīt tam policistam. Viņš tur pa to augšu, viņš tos likumus zina. Nu, ko tad mēs te pa to apakšu? Tu zini, tu domā? Nu, protams, zvani. Vai jānoskaidro, lai visi skaidri un gaiši zināms. Viņš taču tev labs draugs, nu zvani. Nu, labi. Tā. Kas te man te tagad ir? Kas te vā? Panda jau blakus, Rita. Sēklotājs. Oi, to man nevajag. Tas man vēl pavecai draudzībai. Bet zinu, no viņa nekāds sēklotājs vairs nav. Ir jau pensijā jau. Tā, Miša, ja? Aha. Miša, te Mildas tante. Nē, man ir viss kā, pagaidām man vēl ir viss kārtībā. Jā, ir vēl viena palikusi, jā, vēl tepat aiz Purviņiem pat īķeli ganās. Bet klausies, es ne par to. Es par tiem likumiem. Kā tur tagad ir ar tiem trakajiem? Nu, ar tiem, kam piemetusies tā trakumsērga. Viss pa vecam? Ved uz to trakomāju. Nu jā, nu tā jau es domāju. Nē, ar mani pagaidām visi kārtībā. Bet ja kas, es tev došu ziņu. Labi, sveikiņi. Viss esot pa vecam, vedot uz trakomāju. Paldies Dievam. Kur tad tas modris tagad ir? Nu, kaut kur jau blandās savu sunu aizvedis nopotēt, kaut kur jau blandās. Suni nopotēt? Mīļo stundiņu. Tad jau vajadzētu kaimiņš pabrīdināt. Te vajadzētu to policistu pabrīdināt. Vai neienāca prātā? Pazvani, pabrīdini, lai
lai atbrauc, lai meklē, lai noskaidro, lai pasrādā galu galā. Nu, tu domā? Nu, nav ko domāt, zvani. Nu, labi. Tā. Tas Miša mums te aha, reku ir Miša. Miša? Nu te es. Tu zini? Es zinu, jā. Vai tu nevarētu lūdzu noskaidrot? Purviņu modrs esot traks palicis. Esot savu sunu aizvedis nopotēt. Jā, un mums ar Vandu ir bail no mājas iet ārā. Ko? Jāsēž mājās? Nu, tu domā? Nolika. Nu, ko viņš teica? Nu, teica, ka jāsēž mājās. Nu, un ko viņš tagad iesāks? Nu, nezinu, neteica. Nu, pazvan, pajautā. Nu, tu domā? Nu, protams, tas taču ir viņa Nu, pienākums. ka nepaliek dusmīgs. Tas ir viņa pienākums zvanīt. Nu, labi. Tā. Kur tas Miša palika? Aha. Nu, neceļ. Laikam jau būs aizbrauc to modri meklēt. Klausies, mums nevajadzētu tuvākos kaimiņus apziņot. Ko? Nu, vajadzētu jau gan. Bet man šodien nav laika apkārt skraidalēt. Man šodien ir darbs. Kas tad tev tik steidzam jādara? Man šodien ir jāvaktē Kalniņu Kārlis, lai viņš neaiziet neceļos. Un, ja kas, tad jādod rītai ziņa. Un viņi tev alga arī maksā par to vaktēšanu? Nu, kā tad? Ka maksā? Godīgi maksā? Labs darbs tev, tepat pie mājas. Alga droši vien aploksnē, nodokļus neatvelk. Jā. Nu, ja tev kādreiz vajag kādu brīvdienu, tu man pazvani. Un starp citu, es tev vispār varētu atvaļinājumu iedot. Nē, maz neceri. Šitā vieta ir manējā. Tā, pīļ. Kur tā pīle aizvandījusies? Kur viņa ir? Pīļ. Vai sveika, Marija? Sveiki! Ko tad tu te vandies? Pasts jau bija. Zinu, es jau tevi gaidu, gribēju pajautāt, kā tur īsti ir. Tu taču zini, es esmu tieši cilvēks un tieši valodu runāju. Apkārt nestaigāju un apkārt neko nerunāju. Kas ir? Es jau nezinu, bet cilvēki runā. Ko runā? Ka tavam modrim, ka tavam purviņam esot, Kas esot? tāda ļauna slimība. Ak, šitā? Nē, no rīta jau bija vesels kā rupts. Trakumsērga esot, sūna esot nopotējis, pats pa suņu būtu dzīvojot. Ak, šitā! Un kas tad to runā? Es jau neko, bet tava kaimiņie... Rita! Ak, šitā! Trakumsērga un suņu būdā dzīvo. Ritiņ, pagaidi. Abas ar to pīļu Mildu un vēl Valentīnu pa vidu. Es jau arī domāju, ka vesels kā rutks. Es jau neko, bet Rita šīm pat algu maksā. Par mājas sargāšanu, par neslavas celšanu. Pat tik cēla, tik pareiza, prāstā apkopēja, bet uzvedas kā direktrīs, aktris, miljonāra, algu maksātāja. Tu zini, viņa ir tāda, tā apkopējas vieta jau man bija aizrunāta. Bet viņa prāt bez iepītēm, zini. Tu saprati, jā? Paga. Es ar zinu viņas vājo vietu. Kārlīti. Pagaidi, Ritukiņa. Algu maksā. Milda, gatavo telefonu. Tūlīt Rituks maratons skries.
Nezinu, nu labi, bet tu tā neņem tik pie sirds, tu zini, es esmu tieši cilvēks, neko lieku. Tad es iešu, ja? Ko darīdams, teic, ko sācīdams, vai uz katrā soļa tev misējās, 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 un viss mūžam iznāk otrādi. Iekšu negribot, iekšu īšu prāt, bet tie paši labākie nodomi vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien tev vējā misējās. Ritiņ, kaimiņien, vata kāds mājās. Ai, Ritiņ, Ir mājās. Kas tad tev, kaimiņiem? sirdis sažņaudza. Nu, nemaz nelaiž vaļā. Nu, nāca pie Ritas prasīt, vai nav volidols aizķēries. Vakar pēdējo nosūkāju. Modrs aizgāja uz aptieku, vēl nav mājās. Nāc piesēt. Sirdi nav jokliet. Nokritīs vēl. Ko tad darīsim? Jā, Es tūlīt. jā. Oh, Te būs. jā. Volidols nav. Ir pilieni. Vai? Kas tie pa pilieniem? Nu, es viņus arī lietoju. Tad, kad rituks sāk bābai mārīties. Vai es nezinu, vai man tie pilieni derēs. Es jau pie volidola esmu pieredus. Zini, nāc paskait man pulsu. Nu, no kā tad tev tā sirsniņa tā sāka trakot? Nezinu. Nu, man jau liekas, ka tie ir normāls. Nu, varbūt, ka bišķi tāds ātrāks. Oi, re, kūleni apmeta. Vai Jā, ne? tiešām. Vai tik nebūs jāsauc dakteriem? Vai, nē, nu, ko tad mēs kundz traucēsim? Man uz to gultu vajadzētu. Nu, nav jau pirmā reize. Bet paņem tos pilienus, sliktāk nebūs. Viņi ir no zālītēm. Vai, nu, ja jau tu saki, ka no zālītēm, nu, dod ar, tevi jau nevar neklausīt. Nu kā? Labas, jā. Bet vajadzētu uz to gultu. Palīdzēs. Tu jau, Kārlītis, zelta cilvēks. Nu, tik izpalīdzīgs, tik gādīgs. Nu, tāds kaimiņš. Nu, tāds izpalīdzīgs. Nu, ko tad es? Es taču neko. Nu, piedod man to roku, ka nepakrītu. Oi, man tikai līdz tai gultai. Klāt jau nav jāsēž. Tad jau es kaut kā pati. Modrs ar drīz būs mājās. Un tad jau mēs kaut drusku pagulēs, tad jau būs labi. Vai viņš mērkaķis vai amplis, palaid puķīti pa dambi. Palaid vaļā zelta āķi, ko tu lupā esi kampis. Palaid puķīti pa dambi. Sorry, no kurienes tad tu? Nesauc man pa susriņu. Labi zini, ka man tā nepatīk. Vai tad tu neredz, no purviņiem nāk? Un ko tad tu tur meklēji? Un kas tad šoreiz Marijai aptrūkās? Nu, nekas neaptrūkās. Cilvēkam ap sirdi palika slikti. Ak, ar sirdi palika slikti. O, ko tad dakteri nesauc? Pie tevis skrēja. Nu, ko tu te lē dakteri dabūsi? Lai sauc ātros. Nu, palika jau labāk. Ak, tad sadakterēji. Nē, pilienus iedev. Es tev tādus pilienus iedošu, ka vairs negribēs uzpūt, kā es tev saku. Pašas vīram jālien suņu būdā pie suņu, pie manējās skries dakterēties. Kauna nav gaišā dienas laikā. Mājās nāc lielais dakterētāji, parunāsimies no sirds. Sēta jātaisa sēta,
un elektrība jāpieslēdz. Augstpriegu, kad tā būs sils sugučas, reiz sirds būs vesela un zinās savu vietu. Tā kā rītā tu man sāktu būvēt to sētu. Nekādu sētu es nebūvēšu. Ko par maniem modrs padomās? Lai domā, ko grib, kā pats ar savu sievu netiek galā. Sit man nosauc, kā grib, kaut vai pa susuriņu, bet sētu es nebūvēšu. Ak tā, nu labi, kā nav vīriešu mājā, tad nevajag. Pati tikšu visu galā, bet tā sēta te būs, to es tev saku. Man Jurčiks jau apsolīja. Nu, ja Jurčiks, tad Jurčiks, lai viņš tais. Ejam istabā, parunāsimies no sirds, te visai pasaulē nav jādzird mūsu sirsnīgās sarunas. Nu, klausies, Rituk, nu tu taču nevar tā uztraukties. Nu, atkal tev būs jāņem tie sirds pilī. Nu, kā lai te neuztraucās, kā lai neuztraucās? Ar mani atkal runājas, runājas, vakarā rāmā. Ar mani atkal runājas, runājas, Kur tu tik ilgi biji? Sirsnīgi, kā tu man nobiedēji. Kas tev ķirblis nemaz nav, ka jāsēž pie būdas? Rīt jau pusi pasauli piekudzinājis, ka tu suņu būdā dzīvo. Nē, es te nācu mājā piekustā, te tā ērti mugura atspiest ir. Es biju iegājis pie tā lopdaktera, par tām suņu lietām parunājām. Un tā vēl tā un nelēms Valentīnu satika. Kā palaid savu tauru? Ak, Jēziņu, dabu iet uz bodu pirkt tos gumīniekus viņai. Nu, apmierinājās. Jā, es jau tur piepirku šokolādi klāt, un tā jau atplauka. Kam viņai šokolādi? Tāpat labumā neiet. Skraid pa to pagastu riņķi. Klaču viņai vairāk avīzes. Ai, zini, es te kamēr tev gaidīju, man slikta sirds palikās. Labi, ka tie kaimiņi bija mājās. Iedeva zālītes, un tad es atgūlos, un tad jau man palika labāk. Tu to man nažuk neesi redzējis. Nu te kaut kur bija, mazais nažēlis, Nu, kas zina, kaut ko jau būs pasējusi, gan jau radīsies, nav jau pirmā reize. Bet, nepukst, tev jau var nopirkt. Paldies. Ko tad Toms? Pastniec aizgājies, palaid Tobi, lai paskrienās. Taisn sirdi plīst pušām, nevar tak sunīt šitā pie ķēdes spīdzināt. To spīdzināt, aiz pašas vajadzētu pielikt paturēt pie ķēdes, tas zināt, kā ir. Es jau to pašu saku. Redz, iebūt sēd, būt citu lietu. Ejam, dzersim kafiju. Nē, sēdz tā, ielīgi dārga lieta, ko tik tur viss nevajag. Stābus, dēlus un nāmurs un naglus, ko tik nē, un kur tad mēs ar Kārlu apkārt skraidāsim? Vai tā, ka tā divi noziedznieki caur žogu runāsim? Nē. Sēdz vispār nemaz nav modē tagad. Un man no kaimiņiem nav neko jāslēp. Zini, tā Ritai tā jūsu draudzība, kā Dāds sacīja. Pagad, tu neredzēji Kārli, tieši šorīt palaidus to copiem, ne? Kārlim tagad mājas arests uz mēnesi, kamēr Ritukam sirdi neatiek. Būt jau labs cilvēks, bet nav raksturs. Pagad, kā tu to domā? Tak sam Rits Tupels. Re, tev ir raksturs. Te nav ko runāt, ir raksturs un viss. Ejam, dzersim kafiju. Ai. Labi, tā šokolāde tāda maziņa. Kāda ir tāda? Uzvarēt vai nepaspēt, tu vari mani nobremzēt, kā tavs acis kā tilts mīlas vilnais. Būs tas, kas mani izsmerēs, gar sienām tad, ja nepaspēs neviens mani pāraut prom no sevis.
Sveiks, kaimiņ. Sveiks, kur tad tu uz copu riktējies? Gaisījos. Nu, kā tavai Marijai sirdi? Es tā neko, no sākuma bišķi papukstēju. Es viņai pārnes zāles no bodas, veselu tāfeli nolocīta. Uzņēma kafiju pa virsu un tā jau sāk smaidīt. Tev gan labi. Tev tā viegli laiž cauri. Mans rituks man tik viegli nelaiž cauri. Kā sasvilus uz to sētu. Klausies, tu kaut kas nav paglabāt? Nevar tagad, vēlāk. Naidnieks aiz gardīnēm lūd, vaktē. Sāksies seriāls, ies istabā. Tad, Tad atkal rituks nāks. Mums kaut kā pēdējā laikā nesanāk. Tur nav tas ultimāts par to sētu. Pagaidī, bet tu viņai teici tā krietnāk, tā, ka es tev mācīju. Teici, bet šī tikai maļ savu maļamo. Sēt. Zvani jau Jurčikam. Jurčikam? Jā. Tad gan meistara atradus. Tas nu gan uztaisīja. To es gribētu redzēt. Tu vajadzēja viņai tad kriesam teikt, tu tad bābieši tā, tur ir galīgi zem tupels tev pavāzusi. Klausies, tu pats negribi viņu parunāt? Es nezinu, tur kaut kā vajadzētu kaut kādu viltību. Es nezinu. Viltību, man nekas nenāk prātā. Vienīgais, ko, nogulties uz robežu un pieteikt badstreiku. Tā tu ko dumšies no ēdienu grēks atteikties? Nē, tā nevar. Nekas, nāks padoms, bet mums padoties nevaram. Mums jāturās vienā partijā. Kārli! Modri, aizej pagroz anteni. Neko nevar redzēt, atkal tie putni. Kādi tev tur putni? Ej, Pašai galvā. tu ej, pagroz. Labi. Man tūlīt sāksies, tā kā būs labi, es pabļaušu. Labi. Labrīt, saimniec! Kur tad te nu vairs rīts? Es jau domāju, naudu paņēmu, būs aizbraucis ar lielo plostu. Nesagaidīšu ne tevi no to savu sētu. Bija aizbraucis, cik šoreiz ar mazo. Vai tev nav kāds šļuciņš, šorīt briesmīgi kalpē? Nē, man nekā nav, es mājā paliek, neko netur. Pabeigsi darbu, norēķināsimies. Grūti būs, liels darbs, drosmi jau drusku vajadzētu. Ej, nu. Padomā pat, tev vīrs mājās kā ozols, bet es sētu taisīšu. Kārlis jau vienmēr visu pats. Jā, viņš jau pats, bet viņam tā roka pagalam, jā. No viņa man nav tagad nekāda meistara. Es labāk atnesīšu uz apsūdēm. Modri, tu nāc kā savu. Kā iet? Nevar iepriecināt diezgan labi. Tas labi, ka labi. Kur tad tu te? Tavu kaimiņu sētu pasūtīšu. Būs darbiņš. Tam dēļ man likt to sunu aiz mājas šorīt piesiet. Pagaidī, tu būsi tas lielais meistars, ko? Kas tur strunci sēt? Viens slaids pļāviens. Tu jau man varētu nākt par apakšu uzņēmēju. Kalniņiem likās tādu paskopu, bet nekā, pat tavām ciedēju. Nē, no mans te nekāds palīgs nesanāks. Man tā mugura galīgi čupā, jau kādu nedēļu jau mokos. Kas tas tur viens spļāviens un sēt būs gatavi? Kāda runa? Lūgties jau neiešu. Pašam vairāk paliks. Bet ko tad šai tik steidzīgi sēt savaidzējās? Būtu pagaidījis, kad Kārlim roka vesela un tev mugura vesela. Būtu pabiem uzrāvuši. Kas ta neies pamatniekiem, lai jau meistars strādā? Ja man nav, nevajadzētu es te ar nestāvēt. Es tā skatos, ka man jau ienaidniekas ar nevajag. Zin ko, drauģeli tā sēkā jau tu cauri netiks, kas nav mums, tie pret mums. Man jau ar nav liela notu sēt taisīt.
Ja tu man maksātu tikpat, cik Kalniņiem, es to sētu netaisītu. Pagad, ja, cik tu šī tev maksā? Sotaku. Sotaku? Es pie nots pa sotaku labāk pats to sētu noārdīšu, nekā tev dāvināšu. Kā zini, es tādu peļu garām laist nevaru. Kas tad te pa sapulci? Nav nekāds sapulcs. Nāc saimnieks noliec robežu, lai var nomērīt. Vai tad cukuru bija žēl? Kur nu man žēl? Priekš laba meistara man nekā nav žēl. Es jau domāju, ka šodien tev tāds skābāks prasās. Jā, tā būs labi. Jā, dod to krūmus. Tā jau kam te nebūs. Ko domājies, es pa ķēķu logu neko neredzu? Manā zemē savu sētu būvēs. Ar šitas numurs arī tu tev neies cauri. Nu, kam būs vētri? Ko tu kaimiņiem saimnieko pa manu zemi? Vai tā vairs robežu neredzi? Ja tev slikta redze, aizēj brillu uzliec. Man ar redzi ir viss kārtībā, bet tev gan to galvu vajadzētu dakterim parādīt. Atmiņa klibo. Man nekas neklibo. Tā sēta ies te. Te ir tā robeža, un te viņa būs, kā es te stāvu. Nē, te viņa neies, un te viņa nestāvēs. Tikai pār manu līķi. Kok tev līķi vajag? Tā būs līķi. Palīgā, tu man draudi, tu man nedraudi. Kāli, viņi man sit nost. Tev jau ar bomu nenositīs. Modri, nāc palīgā. Mums zemiņiem nost. Mūsu tēvu zemīti. Ak, tēvu zemīti, tev vēl zemītes pamās. Pati savu tēvu zemi lūžņiem piemētājs. Tagad manējām bāzīsies visu. Bābas, atkāpjamies ierakumiem. Lai tu mani vajā, nu neturi mani ciet. Tu vajā mani. Bābas, mājā. Viņa man visas pogas izrāva. Mājās ejam. Mājā. Sebūda! Teic mājā iet. Puh. Paņem to robežu plānu. Man nekādi plāni nav vajadzīgi. Man visi plāni ir galvā. Es savas robežas zinu. Ej mājā, no tevis tāpat nekādu labumu. Vai tu vajadzēja tādu traci? Un tu, Mildiņ, jūs abas būsiet liecinieci, kā man godīgam cilvēkam uzbrūk par taisnību. Un Juri, es tev piemetīšu vēl vienu polšu, bet lai tā sēta līdz rītam būtu gatava. Līdz rītam? Kas ir? Tu esi meistars vai neesi? Kārli! Ko? Man veids, ka sapakšā vienu pudeli atnes, to būs pātrinājums. Nu, tā jau ir citruna līdz rītam, tad līdz... Bet, Jūri, tu man apsoli. Kaut vai līdz 12 naktī. Bet no rīta es gribu iznākt savā sētā. Klausies, man liekas, ka te visā to trakumu sērga aplipuši. Tu to policijas sazvadīji? Nu, neceļ. Nu, Klukses, ko staipāt savus kaklus? Tiš mājās, nav ka maisīties pa kājām, kad mēs jau strādā. Kāda runa, kad savā sētā, tad savā sētā. Kad mēs ar soli, tad būs. Nu, kur tu biji, kas tev bija, kad tu siepi savai? Tagad no priekiem jāatvadās un ir uz nogiem jādodas. Nu, kur tu biji, kas tev bija, kad tu siepi savai? Tagad no priekiem jāatvadās un ir uz nogiem jādodas. Nu, kur tu biji, kas tev bija, kad tu siepi savai? Tagad no priekiem jāatvadās.
kam nenesās prāts, tad pūkšņī mūzika jāatskanot. Es jūtu lēkslekti visiem kājās pādējot. Zirga liekas noveicās, kad tevis tā izvērtās. Studēti darbi kolhozā, parāva trakā tusiņā. Zirga liekas noveicās, kad tevis tā izvērtās. Studēti darbi kolhozā, parāva trakā tusiņā. Tu tie, kas pasēt? Kāds meistars tāda sēta? Saucās nepieskaries, nenotrauc. Fu, sēta! Te jau zvirbults uzsēdīsies, kaklu lauzīs. Sēta! Diez, kurai stūrēja to savu kuģi no paša rīt, droši vien uz bodu pēc kliņģeriem. Svinēs jauno sētu. Sēta. Vecais! Čamājies ātrāk! Tārt viss sēns mežā apēdīs. Pa nakti nolī. Tagad viss pagasts būs mežā. Varbūt kādu satikšu. Būs ar ko parunāties. Te jau nav ar ko. Te sēta. Fu! Sēta. Modrei! Tu čamājies! Kur tas mans mazais nažēls palika? Nu, būs jāiet ar lielo tuteni. Vecais, es eju, es tev negaidīšu. Nu, kādi sēri. Baigais meistars ticēja to nost. Labi, čekaul! Cik viens vēls nevar trāpīt? Lienārā! Vārns aizstieps, cik var gulēt, māja nemaz nav jāsargā. Kas ir beigts, vai? Taču maita nosprāds. Ak, jē, nu man tagad slimam cilvēkam sēdienas dienām jāmokās būs. Jārūk bēgļi. Nu, sveiks, kaimiņ! Kas ir? Sveiks, jā. Suns te maz vai es tev negribu klausīt, ko? Kā neklaus? Sabūda, vecais krāms, nebūs nekāda riešana tev te. Viņš jau 3. dienu kā nerej. Ko tikai nebūs? Kad beigts? Tu domā? Nu, jā. Nevar būt, bet nu smaķi jau nav nekāda. Vakar bodē nopirk suņu barību uz atlaidi. Vēlas prāvs būt zinājis, nebūtu nemaz pirts. Būs tu to sunu badā nomērdējis. Čigāns arī zirgu no ēšanas atradināja. Nebūtu nosprādzis, būtu no dzeršanas arī atradinājis. Nu, kā tu, Kārli, šitā te pa manu un man suni, nu? Nu, neņem ļaunā, nu nebija jau nemaz tik slikts tas tavs suns. Viņš jau tikai koda sievietēm un gaudoja pilnmēnes naktīs. Jā, nu
tavs riktuks varēs priecāties. Nu, es cietu tavu Tobi, tev jāpacieš mans rituks. Kas tam man tur ko ciest? Pats tik paciet. Ir jau pierasts. Kas vai tad tavs zāģis ir labāks? Nu, zāģis ir un paliek zāģis. Opozīcija ir un paliek opozīcija. Bet, nu, veču draudzība. Mums jāturās kopā. Jā. Labs jau bija tas tavs Tobs. Jā. Bet vecs ar viņš bija. Nu, 15 gadi jau. Nu, lai viņam viegls smilts. Paldies, jā. Klausies, bet tev būs tagad bērs jārīko. Kaps jārok. Tu domā bedri? Nu jā. Ej, tu nost baigā ķēpa šito darbu. Labs, tai kāds nolūzs. Tu būs vēl jāliek. Tu jau varētu savējo aizdot. Es nemaz nezinu, ko lai roku to bedri. Jā. Manējā uz meža aizgāja, zin. Ej, jā, baigā ķēpa. Skādi gan, kas man tagad tos kaulus grauzīs? Kas? Paņēmis jaunu suni? Nē, Kārli, nemūžam, savu to bīt neaizmirsīšu. Ko domājies, jā? Kas vēl šito mantu tik labi būtu nosargājis no bābiešiem? Būtu es to zināju. Zinu, no paša rīta kaut kā nē. Bet ir takš iemesls. Bet es no pudeles kaut kā nevaru. Un tā vēl tas rituks. Nu, ko rituks? Pagaidī man rauku pie spaņa, kaut ko kā kausīšu stāv. Kausiņš derēs. Un rituks ar uz veikalu aizgāja. Nu, šeit ieraugs. Nu, nevajag jau uzreiz tempt tik šausmīgi. Nu, tad izsaku līdzjūtību. Lai viņam viegls smiltis. Paldies, Kārli, paldies. Jā. Grūti būs man samierināties ar šito zaudējumu. Ej, diena pa galam, mēnesis pa galam, gads pa galam, viss dzīve pa galam. Neskums, tavs Tobis tagad reiz citos medību laukos. Un vispār vakar pa ziņām teica, ka vīrieši ilgi nedzīvojot. Kā parēķinot, nekas jau mums daudz nav atlicis. Vai vispār vai vērts jaunu cepuri pirkt. Un tad jau jūs tur drīz satiksties. Ielej vēl. Kas zina, kad vēl mums sanāks? Jā, tāviši. Klausies, ko mēs te tādi divi pērtiķi katrs savā būrī nāc manā pusē. Nevar. Rituks pirms promiešanas visu neitrālo zonu noslaucīja. Un vispār es uz copu taisos. Jau, cik mildiņi man tak šabīja uz mežu jāiet sēnes, dabūšu no Marijas pa kupri. Kādu mežu, kādas sēnes? Tev taču Tobs jāapglabā. Ai, tas suns! Klausies, kaimiņi, nu nepamet vecs cīņbiedra nelaimēm. Nu, izpalīd, nu, aizšau vismaz to lāpst, pārliksim pāri trepītes, mudīgi nodarīsim. Un pa 2 ies ātrāk. Paspēs jau uz vakar copu, un mums ar to Jurčiku meistardarbu arī jāplaisti. Ko te viņi darīs? Vai?
Tā prātīgi. Nu, bet tu tur, riktīgi. Izturēs man. Izturēku, neizturēs. Kāp, tu tik kāp. Nu, bet tu tur. Kāp. Bet paga, nu kā es otrā pusē lejā tikšu? Pagaidi, kāp lejā, davai es rauku to bandūru pielikšu tad. Šitā. Nu, davai kāp. Bet tu tur. Es tur tā kā vēls. Pagaidi, to lāpstu paņem. Kāp apakaļ, davai. Tūri. Davai tagad. Sventies rītīgi. pāri. Pagaidi, kausiņ paņem, kausiņ. Tu tikai neizlēji, labāk izdzer nevar mantu šēkāt, ka nav pie zemes. Nu, bet klausies. Tev uz acen ir? Pagaidi, kas nekad? Man vienīgi tas suņu konzervs. Nu, beidz taču, sāksim vēl gaudot, tā kā tavs tobs. Es paskatīšu. Pasties kaut ko. Nu, bet tu turi. Jā, turēšu tā riktīgi. Turi. Kāp. Tā, tagad jānoslēp pēdas savādāk, ja ienaidnieks pirms laika atnāks. Tā dabūsim riktīgi, puteni fronte būs visu. Paķer galā. Jā. Pagaidī, noriktēsim šitai. Šļurkamsim, lai labāk būs labi. Tā, pagaidī. Tu klausies. Tu varētu atnest kādu sīpolu, kādu gurķīti. Nu, tā lieka pie cilvēkiem. Nu, visu lai tā forši tā pareizi saplānot. Tu zini, man ar to plānošanu tā, riktīgi neiet. Man jau Marija tā galvenā plānotāja. Šodien bija plāns iet sēnēs, bet, Dieviņš vispār plānoja. Nu, man Rituks saka, cilvēks plāno, Dievs dara. Pagaidi, tu gurķi kaut ko. Paķer to kausiņu arī. Jā. Tā, gurķis, zīpoļi. Jā, bet zin kā, ik kā šodien sērdiena. Krits mūsu labākais sargpostenis. Mums ar godu viņu jābērēja. Še. Jā. Zini, ko man tev, Kārli, jāizstāst gadiem no veciem laikiem? Mums kādreiz darbnīcas tāds šariks sargāja. Ar palika vecs, nomir, jāglabā. Kulšanas laiks, kute vēlē gaisā kādam laiks ar bedres rakšanu ņemties. Dabujām zaļo ješku, tas ekskvātu ar krakši izrak, osīt pa štropētāji, mēs ar visu būdu. Noglabājām, saproties, viss darbnīcas palaid signālu. Atskrien priekšniec Ingrīdu, kas jums te, kā? Tā un šitā tāda štelvene. Šī notrauc asaru, atnes mums salas kasti. Šitādas bēres, vai nazīt, uz mūžu atcerēšos. Pat debesis sāk raudāt. Jā, mums arī darāt ekskavators. Bet kur tu dabūsi? Tu manā purvelē, jo tu nevar rakt nemaz. Pīrmiltā
nāk būs kaut ko uzodusi. Jāslēpjas. Kur tu trakais paslēpsies vai pavēlu pēc tam pamanīt? Kā tu to domā? Tā, ka būs jāņem gūstā un jāneutralizē. Tu tad pazīstē būdā? Nē, ģiptēsim ar šito. Oi, sveiki, kaimiņi! Sveiki. Vata manu pīlīti nesat manījuši. Negribu turēties pie mājas. Jā, tā ir. Kā saimniec tā pīla. Ko tu saki? Viņš teica, ka redzēja tavu pīli. Viņa aizlidoja vienu vīlu pa gaisu tā. Mana pīle? Jā. Pa gaisu? Jā. Kur ta šī palidos? Viņa jau tik resnī. Būs droši vien kāda lapas aiznesusi. Bet tu, Mildiņa, nesatraucies, ka nesakāps spiedienas nāc pievienojies mūsu sērmielastam. Būs tavu pīli aizgājis pa to pašu taku mans Tobīts. Kur tu Tobisi? Pa galam! Šitas labais smukais sunītis. Jā. Šai Mildiņ, ierauz vieglām smiltēm. Paga, man tikai 5 pilītes irdei. Kādas 5 pilītes? Šitai bēdz riktīgi jāsalīcina. Oi, jā. Tāds labs sargs bija. Un Reja, ka te visādi vazājās apkārt. Un tu zini, kaimiņ, man pat bija drošības sajūta no viņa. Ko te glabāsiet? Siksniņu gan noņemiet. Kā man tāda veca kakla siksni? Mēs te spriedām ar visu būdru. Ar visu siksnu? Ar visu būdu? Traki, vai? Šitādu būdu zemē. Zin, kā man jau Marija sen sapņo pa kādu kaķīti. Kaķis taču būdā nedzīvos. Jā, varbūt mūsu mājās arī kāds kaķītis iedzīvosies. Tavs Tobis, ka tika vaļā, tas jau viss te aplasīja. Un manu Rižiku arī. Kārli, pa mirušiem slikt nerunā. Pagad, tad tu gribētu to būdu? Ņemtu, kā tik tu man dotu. Pa pustopju mēs varētu safunktierēt. Jā, un man arī būtu pīlītei būdiņa. Un nevajadzētu pa nakti stiept istabā. Zini, viņi kaut kā negrib pēdējā laikā labi uzvesties. Tik pagaldiem vien. Un kā palaiž ārā, tad vispār vakarā nezinu, kā mājās dabūt. Jā, būs būda, būs siksna, varēs piesiet. Gan jau es zināšu. Milda, bet tad tev to būdu jāņem ar visu Tobu. Marija citādi tik bēdāsies. Ar visu sprāgoni! Kurš pa mirušiem slikt nerunā. Un ķēdi vēl varēs dabūt līdzā. Ak, tad ķēdīti arī. Jā. Ņemsi? 3 lietas. Ķēdi, siksnu, būdu. Ko? Ņemsi? Ņemšu. Tas pustobs būs. Būs. Tad sit saujā. Tā lieta jānodara mudīgi ir. Bet tikai Ritai un Marijai nevienu pušklāstu vārdu. Nē, būšu klusa kā kaps. Nē, vienu vārdiņu neteikšu. Nē. Kārli, ko?
ej dabon tos savus rateļus. Aizvedīsim, noliksim aiz bildes sagrūšās ķūlēt, es nātrešu to būdu. Tu iedod man tās trepes. Tad tu ko dumši, es tagad taks tur var iet. Bet, Milda, paglabā viņu tā kārtī. Nu, tu labi. Brauks ar tiem kāļu sagrabējušajiem rasteļiem. Nebūs tev pašam jāskrēj un jānes asti. Jā, tā jau ir šitos kungu suņus, tos jau kādreiz dzīvē pavizina. Tev tāds gods nekad nav ticis, bet tu brauksi. Klausies! Laba tev tā desa! Labtik nebūs zirga gaļa klāt! Tu tā nav nekā desu, nav nekā dēšana bez dzeršanas. Nu, zini, nav jau kas ielēj. Paģi. Bet tu apglabā viņu tā kārtīgi. Tā. Nu, ceļam. Bet viņi neizjūgs. Neizjūgs, man tik tā mugura tāda švaka neizjūg. Tā prātīgi. Jā. Citu vajag dazīt. Jā. Pagaidī, tagad tu griezīs riņķī. Tu velc, es stumšu. Tā lieta jānodara ātri. Griežam. Nu, Milda. Milda, taisies. Vai viņiem Laižam. Kas ir? nevaru piecelties? Kas ir? Ko tu tagad tāda pīli saņemies? Kājas pavisam mīkstas. Būs to zirgtās pārādsies. Klausi virsū, ne? Nu, kur tu te uzliks? Nokritīs tāpat. Tad jātais divas stūras sev. Mudīgi griežam riņķī. Tā. Nu, izsiepas. Nu, izsiepas. Mudīgi. Tu ko, nu, mūs taču. Nu, tu nāks sievas mājās, mūs taču. Beigas ir. Likum arī jau vēl pār pa lauku. Mudīgi taisam. Tu domā, Mildiņ, būs kāda racē? Es nezinu, fiksā. Puiši, nepametiet mani te! Vai, ja Marija Rita ieraudzīs mani te tādu, būs jārok kopā ar Tobi? Ak, tu viena zirga desa! Laikam nebija laba. Laikam pa daudz sēdos, ka tā galva reibst. Ak, jūs čamas, kur jūs palikāt? Jau brauc, vadat mani mājās. Nu, davai, Mājās vadat. kundzenei, taisies, vedīsim tev tā kā karalien tagad. Vai dieniņ! Jāni, pagadī to saceļ. Kādu lāpst, man nekādu lāpst nemaz nav bijusi nekad. Vecais Kamīl, kas man vienai pa to mežu kaklu jālauž. Tūlīt nākšu. Vazndās kaut kur, kā nevar. Ko taizvantījies? Dieniņ.
kas tad te? Rituka glaunā sēta. Vatu vēl. Suns, kas te pa traci bijis? Kas te pa velti baroja? Cilvēcīgi nevari atbildēt. Tā. A, kuta mana suns, kuta būda? Nu jā, sagaid, ka es aizēju uz mežu, apmet riņķi, nozūmē manu sunīti, ar visu būdu apgāž sētu, lai slēptu pierādījumus. Visu laiku jau kasījās man virsū. Mans tobītis esot nokods viņas rižiku. Nav ko līdz svešā sētā spricēties. Suņu slepkava. Ko tu te bļausties, kaimiņiem? Suņu slepkava! Kas? Kas? Ne jau es? Kas? Visu laiku es jau zināju, gaidīju izdevīgu brīdi, lai atriektos manam tobītim. Nozūmēju manu sunīti ar visu būdu. Te jau ķīns mūrs jāmūrē, citādi jau miera nebūs. Kāli, šitā slaucēja man apvaino par slepkavu. Kur tu esi? Tu te vienreiz izbeidz šito te. Nāc viņu savaldi. Tu man vēl par to sētu samaksās. Kāds meistars, tāda sēta. Palēto gribēji, palēto dabūji. Un sauc vai nesauc to savu susuriņu. Te jau vajadzēja dzeldzī kaltu, ķīns mūrīt. Un man no tavu Kārli nemaz nav bail. Kārlis ir labs cilvēks. Pat Tobs viņu nerēja, asti luncināja. Tā tik tevi ieraudzīdams kārās ķēdē. Suns jau pa gabalu pazīst sliktu cilvēku. Kā tad, tevi pašu viņš rēja kā negudrs. No prieka rēja, no prieka ieraudzīdams. Kā tad vajadzēja tik norauties, tad tik būtu prieka tavā bumbierē būtu liels caurums. Modri! Tā sausā vobula man apvaino! Ak, sausā vobla! Tu man vēl šito te norausies par tiem vārdiem. Sauc savu tempāņu. Viņš jau pie visa vainīgs. Viņš manu Kārli pavedina uz nesmukām lietām. Un es par to sētu. Gribēšu un spēšu. Un kas tur vainīgs, ka viņš tāds pavelkams? Pīļu Mildei algu maksā. Tā arī nav ko darīt, caurām dienām sēž pie loga telefonu rokās. Nu, te būs jāsauc policija. Ko es saku? Jāsauc policija. Jā, lai atbrauc Šerloks un atrod tavu basketvilu briesmu, un viņš noteikti uz purvu aizgājis ar visu savu būdu. Zvan kaut šerifam. Zvanīšu, tūlīt viņš būs klāt, un tev pa saviem vārdiem būs jāatbild. Labdien, Mihail, mums te purviņos, ne, kalniņos. Jums tūlīt pat jābrauc šur. Es zinu, ka ir agrs rīts. Es nezinu, kas ir noticis, bet mums ir vajadzīgs labs izmeklētājs. Šodien tūlīt vajag. Varbūt man pazvanīt uz degpunktu vai bez tabū? Ak, nezvanīt, jūs jau braucat. Nu, braucat. Tikai prātīgi ceļš slikts, ka beigās pašu nevajag glābt. Nu, brauc? Brauc. Jāiet pārģērties, kur te es tādā izskatā? Kafiju. Saule augst un saule riet, acis vēras, vaļā ciet. Bet tu saki, nevar būt, melns par baltu, nevar kļūt. Bet tu saki, nevar būt, melns par baltu, nevar kļūt. Austrum fronte viss mierīgi. Rietum fronte ar bez pārmaiņām. Izskatās, ka tā kauja beidzās tā riktīgi nemaz nesākusies. Jā. Būtu jau bijis labi, ka vispār viņas to sētu būtu noārdījušas.
būtu mazāk problēma. Jā, saproties, mums ir divi šķēršļi. Tas sēt un pīļmild. Viens jānovāķi. Mans rituks no sētas nekad nešķirsies. Viņi darīs visu, lai tā sēta būtu. Viņi novilks caloņdrātu un pieslēgs elektrību. Bet sēta te būs viņai. Tad mums atliek pīļmildi. Un viņi vispār ir līdzinātāji Tobijas nāvē. Nu, bet paklausi. Nu, tur taču nekā krimināla nebija. Nebija, kam tu to tagad ieklārēsi. Un ja nu viņi pasaka, ka mēs vainīgi, kam tad ticēs? Mums vai viņai? Fakts, ka viņai, jā. Nu, paklau. Nu, priekš, kam tev savu suni slepkavot? Kārli, es ne jau pa sevīm, es pa tevīm kreņķējos, tev takš bija motīvs. Bet kāds motīvs? Kāds? Tas Rīžiks tavējais, Kārli, vai tu vienreiz nevarētu izstāstīt patiesību? Kāda vēl tev patiesība? To, ka mēs piedziedījām pīļmildi, pārdevām viņai beigt sūnavis būdu un vēl ķēdi. Jā. Izklausās slikti. Es tev saku, te ir vajadzīgs atkal kaut kāds plāns. Man nav ideju. Jā. Manam ideja ģeneratoram martā saļarka sāk pietrūkt. Mums palika pie mildes vienas polša pa to būdu. Iesim dabūt. Varbūt ejam mājās? Tu dumšies tagad mesties zem tankiem iet gūstā? Nē, es neiešu mirt jauns. Ejam pie mildes. Ejam. Man vienalga vai ir vakars, man vienalga vai ir rīts. Un ja grib, lai mani pakar, man vienalga viss. Vienaldzīgi politiķi, Ukrainis un visi citi. Vienaldzīgi tādi niķi, man vienalga viss. Man vienalga viss. Un man vienalga, cik man naudas, man vienalga, cik man gadu. Man vienalga mīgas baudas, man vienalga viss. Un man vienalga, kādā krāsā karogi ir skavām brīvām. Man vienalga, kur tu dzīvo, man vienalga viss. Tā, labdien, ģevuškas. Kas ar jums te noticis? Здравствуйте. Atstāvīti jārunā ir valste valoda. Labdien, policista kungs. Šie tā ir pareizi. Kas jūs te noticis? Slepkavība. Slepkavība, kas ir noslepkavot? Tobijas. Tobijas ietāļis ārzemnieks? Nē, tepat vietējais. Jau gadus 15 dzīvoja. Tak, visu te jānorobežo, kur tas līkis? Pazudis. Kā tā pazudis? Nezinu. Pazudis ar visiem pierādījumiem. Tā, kas tā šo noslepkavoja? Viņa. Es? Kas man zvanīja? Viņa. Viņa zvanīja pat. Pagadi,
Pati noslepkavoja, pati zvanīja, ko tā pati uz iecirkni nenāc, ko jūs te man mozgi pudriķiet. Tu ārzemnieku toču te pa daudz savairojies. Viņš nebija nekāds ārzemnieks, viņš bija mans suns, burviņu suns. Es viņu nenoslepkavoju, es viņu pat redzējis neesmu. Es kā no rīta aizgāju uz veikalu, tā šī savu trako suni nogalinājusi, būdus sadedzinājusi, vēl manu jauno sēdu sagāzusi. Un tagad visā vaino mani. Bet man ir alibi. No, pakaži. Reku te. Oj. Svaigi kūpināts reņģītes. Taču nav svaigas. Jā, pareizi, es ir tādas pati nopirku veikalā. Āre, nu tu iekriti. Man arī ir. Nu-ka, pakaži. Pilns gros ar sēnēm, svaigi lasītas. Jā, točno svaigas. I kur salasī? Oi, te patās aiz grāmatas skapiem pie vecā līkā ozola. Kas tev tur atļautā ir manēja vietā? Ai, es nezināju, es tur vairs ne. Nu tak, kur ir tie jūsu vīrieši? Ai, modrs tepat no rīta bija, taisījās man nākt līdz uz mežu. Mans modris! Nu, nebrēc, gan jau kaut kur plandās. Mans Kārlis gan aizgāja makšķerēt. Ar ko ta viņš makšķerē pirkstu? Reku makšķerē atstutēt. Tam, ģevški, ar jums te viss ir jasnā. Vai, policista kungs, es gribēju tikko zvanīt. Man tā pēdējā pīle pazudusi. Kā tad tas šodien jau 5. reizi pazud? Jā. Milda, kam tev mana vecā veste mugurā? Stāsti, ko dabūji? Es viņdien to bītim ieklāju būdā, lai vecītim mīkstāks. Milda, tu tā vainīgā! Kur liki? Manu suni! Manu būdu, manu modri! Viņš noteikti būs pārvācies pie vilns ar visu savu bagātību un tevi kaimiņiem pametis kā vecu zeķi. Panaču, tu kamieļmāte, es tev rādīšu. Kārlis pirmais tev pametīs. Ai, mierā, ģevškas, tā. Ai, jums te viss jasna. Laikam būs jābrauc līdz bodai tos jūsu kavalierus paskatīt, bet jūs takš te vienus nevar atstāt. To točno būs slepkavība. Milda! Stāsti, kur dabūji manu vesti? Tu vecais būsumais! Stāsti! Tā, jo, visas padarēst. Jo, pašas iesiet ili kā. Man roku dzelžēt tikai vieni. Kur tā mēs brauksim? Vai, tāda es vēl neesmu braukusi. Ai, drīkst sēdēt priekšā? Ej, Mildas! Paskatīšos to pīli vai kaut kur riganās. Ja sēdi iekšā i priekšā, tak... Es nekur nebraukšu. Man māja jāsargā, vīrs jāgaida. Kafija policista? Nebūs tie nekādas kafijas. Tā. Izsjudā. Pa ko tā mani? Jums ir tiesības klusēt. Tu man vēl šito pieminēs. Te tev tautas aizstāvs saslēdz roku dzelžos kopā bandītiem. Tak. Man ir tiesības klusēt. Все, iecirkņī tur ir razbērjomsa, jā. Iekšā. Tur tieksim skaidrība. Ai! Kafija arī vēl ir.
Un vēl silta. Fo, kāda susla! Vai kāda laba manta? Un tā mētājas nevienam nevajadzīga. Tu redzēji šito cirku, viss savait laikam uz sutkā. Nu, sazin par ko? Es nezinu, droši vien jau būs gudra mutku brūķējuši. Es Marijai teicu, tu domā, ko tu runā. Tu domā, ko tu runā. Nu. Brīvība. Bet es neko nesaprotu. Kur tas Tobs palika? Buldā viņš nebija. Nu, kā tā kā nebija. Tur jau tik tā Marijas vecā vesta. To jau Milda paķēra. Nu, bet kur tas suns palika? Es nezinu. Nu, laikam jau būs norāvies un pamucis kaut ko. Jā. Nu. Purviņ! Modri! Ja tu to savu suni kādreiz vienreiz nepiesies, es rakstīšu ziņojumu policijā, un ja tas nelīdzēs, es viņu nošaušu kopā ar tevi abus! Dzīvs! Dzīvs! Tāpēc dzīvs! Dzīvs! To pat ar mietu nevar nosist! Labi, ka tā pīle pagadījās. Kas jums te zemestrīce? Zemestrīce beigusies. Nāc, Valentīna, pie puikām. Mums te vēl kafija ir palikusi. Ne tikai tā. Nu, Tobijas dzīvs. Pāradīsim būdu, noliksim. Bet to žogu, to sētu, to mēs nebūvēsim. Ja viņš grib, lai viņš pašs būvē. Nu, bet mums uz to Jurčika darbu, tas Jurčika darbs ir jāplaist. Jāplaist. Uz viņu veselību. Nu, cilvēks tāds centās. Rītuks nekad viņam nepiedos. Tobijas ir dzīvs. Lai dzīvo Tobijas, lai dzīvo riktīgi veči draudzību un smuka Valentīna. Debesis pašu, atkal ielā pie auzlītām. Sanāk, samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nedzīvo guni norīt, ja tik aliņš ir visu, ko dzert. Tikpat labi bez alus var norīt, no vistukšākās pudeles dzert. Jo tu esi dzīva, mans ieks vēl ir brīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva, jo tu esi dzīva, mans ieks vēl ir brīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva, Kamēr kāds vēl nav palicis stīgs, mūsu karogs ir meiteņu bronči. Tas ir karogs, kas mūžīgi plīd. Vai jums vēdarā dienišķā desat, vai tur vienkārši varnes kurks? Tev
mēs visi vienādi esam, vai tad vēl tā būs citur kaut kur, jo tu